Šodien runāsim par to, tāda tēma, kur pirkt laulību gradzenus, tad juvelieris vai veikals. Ja? Es ļoti labprāt saņemtu komentāros gan jautājumus, gan arī varbūt precizējumus. Es ko gribētu teikt, ja šī tēma būtu viennozīmīga, visdrīzāk nebūtu šāds pasākums. Mana kolēģe uzdeva šo jautājumu kaut kādu brīdi iepriekš un jautāja, kas ir tas, kā es darītu, ja man šobrīd kā rodzinim būtu jāiegādājās laulību gradzeni. Ko es teicu par to, ka visdrīzāk, kad aizietu uz veikalu, iegādātos visatbilstošākos sev gradzenus, paskatītos, vai viņi ir pietiekami labi uztaisīti un viss tā kā notiekās, atnākt mājās un pārtaisītu sev. Ja? Tā kā lielākajai daļai vai arī klienti, arī meistariem nesanāk nemazāk tik vienkārši mainīt, pieņemsim, gradzenu izmērus vai vēl kaut ko pielikt klāt un noņemt un sapucēt un tā tālāk, vai arī ieraudzīt, kā šis gradzens ir taisīts vai veidots. Tad, kur nu vēl cilvēkam, kuram vēl jādomā 1000 dažādi sīkumi, un ne tikai sīkumi iespējams, ja, par kāzām, ja, kur nu vēl viņam tā kā saprast un ieraudzīt un tā. Tāpēc šeit ir otrs variants par juvelieri. Ja, mēģināsim apskatīties, kas ir tās lietas, mēģināšu skatīties. Ja jums vēlreiz jūs mudinu aicināt, ja jums būs kaut kādi jautājumi vai komentāri vai vēl varbūt kaut kas, ko jūs vēlēsieties uzdot, tad rakstiet komentārus, es viņus šeit redzu. Lūk, tā, labi, tad sākam. Pirmais jautājums, ko mums iesūtīja, bija sakojoši. Vai atšķiras laulību gradzenu kvalitāte pie juvelieru un veikalā? Interesanti, ka lielākā daļa saka, ka jā, atšķirās. Šī ir Instagram daļa, kas mums ir, bet es gribētu sākt ar to, kas tad ir kvalitāte. Ja? Ko nozīmē kvalitāte? Un manējie kritēriji kvalitātei nozīmē to, ka viņš pēc iespējas ilgāk šis laulību gradzens vai produkts saglabā to sākotnējo formu, sākotnējo izskatu, un faktiski tas kalpo ilgus gadus bez iespējamiem, bez daudzām apkopēm un kaut kādām tādām lietām. Ja? Tā ir tā lieta, kas man ir šī kvalitāte. Kas tad nodrošina pamatlietas? Ja, tad ir biezums, atbilstība provei, atbilstība izmēram un tad izējot no šī, vai tas zaudēs vai nezaudēs formu, ja mēs viņu kaut kā citādāk sāksim izmantot. Ja? Otra lieta, tad, kad mēs runājam par kvalitāti, tad diezgan bieži mēs redzam par to, kā notiek ražošanas procesa optimizācija. Tas šobrīd ir lielā mērā par veikaliem. Un šobrīd arī runāja par to, ka veikali no veikaliem var atšķirties. Arī veikalos ir ļoti labi ražoti gradzeni. Viņi gan maksā vēl dārgāk parasti nekā pie juveliera. Parasti pat pusotru un vairāk reizes. Tur gan ar biezumiem, gan ar visu kārtībā un tā. Ja? Līdzīgi ir arī juvelieri, kas uzskata, ka viņi ir uztaisījuši un ja viņi ir samērījuši šādi un tur izmērs ir īstais, tad ja pat jums spiež, tad jums ir jāturpina tas nesāt un nav nekādu baigo jautājumu par to, ka tas būtu jāmaina vai vēl kaut kā. Tievējiet, uzturiet sevi formā un viss tā kā notiekās. Tā kā šeit ir ļoti, ļoti jāskatās un veikali atšķirās un juvelieri arī atšķirās. Bet, ja mēs runājam par tādu kopējo tendenci, tad ir divas lietas. Pirmā lieta, ka juvelieri visdrīzāk, vai tādā, es teiktu, 90% gadījumā, taisot vai veidojot klasiskos laulības gradzenus, faktiski vienmēr izmanto valčus vai arī makaronu mašīnu. Ja? Tie ir divi ruļi, ar kuriem izlaiž metālu, ja, vai sakausējumu, un tas iegūst formu, viņu augsti sakaļ, ja, un tādā veidā viņam parādās izturība. Lūk, un ja mēs runājam par to, ko diezgan bieži izmanto lielie ražotāji, viņi var izmantot arī valčus. Ja, bet faktiski ir tā, ka, ja mēs runājam par valcēšanu vai valcēšanu kā procesu, tad viņi mēģina samazināt uz biezumu.
Ja tomēr viņi izvēlas liešanas procesu, un starp citu, es pavisam nesen, gadus 3 atpakaļ pirms Covida, es ar mums sazinājās vēl toreiz bez tabū un jautāju, vai mēs gribam pakomentēt. Uz ko es pateicu, ka es labprāt pakomentēšu, bet man liekas, ka tā mēs arī neko īsti nepakomentējam. Tur bija situācija sakojuši par to, ka gredzens bija liets, tad faktiski formiņā, un gredzens nāsājot, viņam sāka krist gabaliņi laukā. Tas likās tā kā viņš būtu nobrāzts, bet patiesībā viņam tā kā sāka birkt gabaliņi laukā. Priekš manis kā priekš rodziņa ir ļoti saprotams, ka nekas īpašs vai arī nekas metāls uzvedās tā, kā viņam būtu jāuzvedās, un faktiski tā ir tā lieta, kas ir. Un tāpēc, tas, ko lielie ražotāji teiks piedāvā vai kur iepērk parasti veikali piedāvā, pirmkārt, viņi nepiedāvā precīzus izmērus. Iespējams, ka ir veikali šobrīd, kuri piedāvā kaut kādā veidā mazināt vai palielināt gredzenus uz vietas, pēc jūsu izmēriem, tā lai viņi būtu ne tikai pusizmēros vai izmērā, piemēram, 17 vai 17,5 un 18, bet gan 18,25, piemēram. Bet tādu nav daudz veikalu, un parasti tas maksā tā, ka jau sāk tuvoties arī diezgan bieži juvelieru izmaksām, līdzīgos parametros. Otrais ir biezums, kurus, starp citu, arī diezgan bieži laulību gredzenos nenorāda, jo jūs skatīsieties visos lielākajos veikalos, arī mēs nenorādām biezumu. Kāpēc mēs nenorādām biezumu? Tāpēc, ka katram izmēram ir proporcionāli jātaisa savs biezums. Tātad mazākiem izmēriem viņš var būt nedaudz mazāks, jo lielāks izmērs, pieņemsim 23 vai 27, tur būs pavisam citādākam jābūt jau biezumam kā tādam. Tālāk. Tā ir tā būtiskā lieta, un es saku par to, ka tādā kopsavilkumā, ja mēs runājam par zemo cenu kategoriju, tad visdrīzāk lielāka iespēja nenokļūdīties, es pat šādi teikšu, ir iet pie juveliera. Jo juvelierim ir pirmkārt grūti uztaisīt, pieņemsim, foliju gredzenus tā saucamos, kur ir zelts tik plāns un pa vidu tukšums. Viņi tīri fiziski ir no rokas grūti uztaisīt, un tāpēc juvelieris labprāt uztaisa labāk šos gredzenus biezākus, jo tas ir viņam vienkārši ērtāk. Faktiski ir tā, ka jūs dabūsiet arī labākus vai precīzākus atbilstošus jums izmērus, bet toties jums būs jāgaida. Visdrīzāk būs jāgaida, pat ja juvelieris strādā ātri un viņam nav rindas, un par rindu arī ir vispār jautājums, cik tad labs ir juvelieris, ja viņam nav rindas. Tad faktiski šajā brīdī tas, ko es saku, vai tas, ko es gribētu, lai jūs ieraugat, ka mazāka loterija ir ar juvelieri, nevis veikalā. Kaut gan veikalā arī var ietrāpīties, ka ir ļoti labi tie gredzeni, bet vienkārši pat, ja es jums pateikšu par to, ka pajautājiet, vai šie gredzeni ir valcāti, jums pārdevējs visdrīzāk pateiks, ka ir valcāti, pat ja viņi nav valcāti. Lūk, viss, tā ir tā lieta, kas ir, un jūs nekādu starpību vai atšķirību neieraudzīsiet, un tur vismaz būtu vajadzīgs šāds te mikroskops, lai varētu kaut ko sākt redzēt. Kādēļ atšķirās cena, ko varat iegādāties veikalā un ko pie juveliera? Visdrīzāk, ka tas ir metāla daudzums. Tātad zeltu. Ar zeltu nav tā kā ar pārtikas produktiem, jo vairāk mēs viņu pērkam, jo lētāks viņš kļūst. Zelts ir investīciju materiāls, dārgmetāls, līdzīgi tā kā sudrabs. Viņš tiek kotēts biržā, viņam ir sava cena, un faktiski ir tā, ka neko īsti mēs nevaram izdarīt. Mēs nevaram iegādāties stipri lētāk. Varbūt ir, ja mēs pirktu kilogramu, kas ir vairāk kā 60,000, tad varbūt mēs varētu dabūt nedaudz labāku cenu. Bet, iesaldēt 60,000, lai dabūtu drusciņu labāku cenu uz materiālu, to neviens īsti nedara. Tāpēc otrs variants ir par to, ka visbiežāk samazināt zelta daudzumu, faktiski samazinot biezumu. Tad mums šeit ir arī viens cilvēks, kuram mēs pārtaisījām gredzenu, kas bija pirkts. Viņš gan bija ļoti akurāti nēsāts un valcāts.
bet viņš bija bojāts ar strāvu, piepīpējot mašīnu. Tas, starp citu, arī zelts ir ļoti, ļoti labs elektrības vadītājs, tāpēc šajā mirklī ir vienkārši jābūt ļoti, ļoti uzmanīgiem, bez cimdiem kaut ko darot. Un tā. Lūk, bet, ja es pareizi atceros, tad mūsu masa tam pašam izmēram, tam pašam platumam, bet ar to biezumu, kur mēs taisam, bija gandrīz 4 reizes lielāka. Ja, un faktiski šajā brīdī mūsu gradzens gramā bija faktiski 2 reizes lētāks. Ja, bet kopējā summa būtu 2 reizes dārgāka. Tā ir tā lielākā lieta. Tāpēc jums jāatcerās par to, ka jums ir 2 parametri, kas ir jāizskata. Pirmais parametrs ir cena gramā vai izmaksas gramā, un otrais parametrs ir, kāds tad ir tas biezums vai arī gramāža kā tāda. Ja? Lai vieglāk atcerētos, tad sieviešu gradzens pat vismazākais, kuru es esmu taisījis, tas bija 14. Ja tie nebija bērni, tie bija vienkārši ļoti, ļoti smalki cilvēki. Tāds pāris 14 un 16, man liekas, bija tie gradzeni. Un man liekas, ka sieviešu bija pat 3 mm plats. Es uztaisīju, bija drusciņi zem 3, 2,6 vai 2,4 bija šī masa. Ja? Tad pat maziem izmēriem masa ir ap 3 gramiem. Ja? Tad jāsaprot 3 un uz augšu, tas ir labs marķieris. Vidēji 17, 19, 4, 5, 6 mm plati gradzeni, pie mums svar no 10 līdz 16 gramiem atkarībā no tā, kādi ir tie, kādi ir šie parametri, ja, un kāds ir profils izmantots un kādu provu izmanto un tā tālāk. Ja? Tas, ko jūs varat iegūt pie mums, individuālā sarunā, ja? Un tā ir tā lieta, kādēļ mēs vispār aicinām. Jo es nesaku par to, ka jūs varat iespējams, ka nopirkt ļoti labas gradzenus. Mana mamma ar savu vīru, ja, manu patāvu, viņi ir iegādājušies ļoti labus gradzenus, ja, par ļoti, ļoti labu cenu. Kurā vietā tas bija, viņi man nestāsta. Ja, viņi apmēram saka to virzienu, ja, bet viņi saka, ka veikalā mēs tur bijām. Tas bija kāds 7 gadi atpakaļ vai vairāk, es vēl toreiz vai tikko es sāku nodarboties ar laulību gradzenu veidošanu, bet faktiski ir tā, ka jā, viņiem tā izvēle bija ļoti, ļoti laba. Un viņam arī paveicās, ka viņam dara pusizmēros. Tātad faktiski manai mammai bija, man liekas, ka 17, un manam patāvam bija ap 19. Ja? Viņiem diezgan labi izskatās. Bet tā ir loterija. Ja, ja jums patīk spēlēt loteriju, tad lūdzu. Es esmu redzējis daudz cilvēkus, kas atnāk ar veikalā pirktiem gradzeniem un saka, mēs laikam šādus tā kā nevelksim, mēs gribam viņus pārtaisīt. Ja, vai arī tie, kas ir nonāsājuši gadu gradzenus, kas izskatās ovāli, saņurcīti un, viņi saka par to, ka, klau, uztaisiet mums kaut ko labu, mēs vairāk negribam šo te, mēs gribam kāzu gadu jubileju saņemt sev normālus labus gradzenus. Ja, tāpēc jautājums gan cik daudz laika, cik daudz spēka un cik daudz patiesībā naudas jūs iztērēsiet, kamēr jūs nonāksiet pie saviem īstajiem. Ja, tāpēc labāk pie mums un visu pajautāt. Ja, mēs sniegsim atbildes un nekautrējieties arī, ja jūs kaut ko nesaprotat, arī pajautāt, mēģināšu atbildēt. Par to, kādēļ veikalos nopērkamo gradzenu cenas nereti ir zemākas, par to jau bišķiņ runājām. Un es to kaut kā arī stāstu. Ja, tas ir biezums, tā ir izvēlētā tehnoloģija. Ja, un juvelieriem ir tāds izteiciens pat, ka juvelieru izstrādājums ir jāapmīlē, ja, ka viņam ir tā kā jānopucē viss, tas ir jānopucē, tā kā jāieliek darbs, un tā stunda kaut ko maksā, juvelieru stunda, un jo kvalificētāks meistars, jo lielāks darbs, un jo faktiski labāk garantija par to, ka tas viss derēs un viss būs ok. Cik ātrā laikā var nonākt līdz saviem gradzeniem? Tas ir ļoti, ļoti atkarīgs no izvēlētā dizaina. Un starp citu, ja jūs pērkat veikalā, vai ja pasūtat veikalā, ir arī veikalā pie lieliem ražotājiem iespēja pasūtīt, tur arī ir apmēram 4 līdz 6 nedēļas izgatavošanas laiks, kā kuram dizainam. Bet, ja jūs gribat personalizāciju, kaut ko īpašu, kur būs jāveido tieši jums 3D modelēšana un skices un vēl, pie tam vēl akmeņi, iekšējais ārējais gravējums un tā tālāk.
tad jārēķinās ar noteikti vairāk kā mēnesi. Ja, mums ir gradzeni, kuri vēl aizvien top faktiski no septembra, ja es pareizi atceros, tad jā, septembrī vai oktobrī mēs sākām, un kur šobrīd cilvēki nesā šos te mērgradzenus. Lūk, es ceru, ka jau nākamnedēļ viņi pados ziņu, ka jā, viss dara, vai arī ir vajadzīgas pēdējās korekcijas, un tad jau mēs sāksim taisīt. Ja, tā kā ir arī šādi varianti, ja, ka nepatīk vai nepatīk pirmās skices, vai nesanāk ieraudzīt, vai komunikācija ar māksliniekiem un tā tālāk. Tur ir rentās lietas, kas ir jāsaprot. Tāpēc vidēji jārēķinās noteikti 4 nedēļas, drošībai tās ir 6-8 nedēļas, bet ir gadījumi, kad mums cilvēki ir rakstījuši un teikuši par to, ka labdien, mēs gribam ar jums satikties. Tā bija pirmdiena. Mēs vēl neesam Latvijā. Mēs rītā būsim otrdienā Latvijā, un mums gradzenus vajadzēs uz sestdienu. Jā, un mēs ne tikai klasiku gribēsim, bet arī ar akmeņiem visapkārt, ja, no vienas puses. Vai tas ir iespējams? Jā, tas ir iespējams. Vienīgi jautājums ir par to, ka tas ir stress ražotājam vai ražošanai, un neatlieciet. Ja pat gribas vienkāršus gradzenus, lai 100% jums dara, tad ir vairāki posmi, pieņemsim, mērīšana, starpmērīšana jau īstajiem gradzeniem, un pēc tam apstrāde, provēšana un vēl vairāki posmi, kuros ir vērts būt un faktiski, jā, kuros ir vērts nesteigties. Ja? Tā ir tā lieta. Bet, vēlreiz, ja vienkārši gradzeni, tad es teiktu, ka 4 nedēļas ir bez steigas. Protams, ka mēs varam uztaisīt ātrāk. Ja? Protams, ka var arī pamēģināt, ja kāds ir gatavs paeksperimentēt, uztaisīt klientu klātbūtnē vai kopā ar klientiem, lūk, un tā kā ko mēs arī esam starp citu darījuši un tā. Ja, bet, ja tie ir sarežģītāki gradzeni, ierēķiniet bišķi vairāk. Ja? Mums ir cilvēki, kas pērk pusgadu un 9 mēnešus iepriekš jau gradzenus, tāpēc, kad viņi zina, ka ir stingri mierīgāk, ka tas stāv plauktiņā un priecē aci un var pamērīt. Un tā. Mēs kā juvelieri izmantojam to pašu zeltu, ko iepērk veikali. Šeit gan vajag bišķiņ izskaidrot, tāpēc, ka tas pats zelts nevienmēr ir tas pats zelts. Un tagad tas ir viestures uzdevi vai un par cik liela ir iespēja mainīt gradzenim izmēru pirktiem video. Visiem ir iespējams mainīt. Vienīgi dažiem gradzeniem tā iespēja, ja mēs runājam par gradzenu izmēru maiņu, tad dažiem gradzeniem vieglāk ir vai lētāk nopirkt jaunu gradzenu. Ja? Pieņemsim, ir Bulgārija gradzeni, kas ir ar keramiku, ja, un ar zelta sāniem. Tur var taisīt vai iekšējo gradzenu, pieņemsim, ja vajag samazināt, ja ir pa lielu, ja ir pa mazu šie gradzeni, tad vieglāk ir iegādāties jaunus, nevis tos pašus uztaisīt un tā. Ja? Tā kā tālūk. Un tas nav par individuāliem vai neindividuāliem gatavotiem. Drīzāk ir tā, ka labs meistars viņš zina un spēj novērtēt, kā ir uztaisīts šis gradzens vai kā viņš ir uzražots, lai nenokļūdītos izmēru maiņā. Bet labais tonis, man liekas, ka nevienmēr to klienti grib zināt, bet mēs ar klientiem runājam, un es stāstu, kādu veidu es izmantošu šo samazināšanās vai gradzena korekcijas veidu es izmantošu, tā, lai cilvēki saprot, kas ir tas, ko viņi riskē, un kas ir tas, kas var izdoties, kas var neizdoties. Arī ar visu to pieredzi, kas mums ir, var gadīties dažreiz kaut kādas neparedzētas situācijas, par kurām mēs vienmēr runājam. Un mūsu gradzeniem mēs vienmēr izmēru varam koriģēt. Tur mēs tehnoloģiju pārzinām, zinām, kā viņš ir uztaisīts, un tāpēc šeit nav nekāda ķēza. Vai izmantojam to pašu zeltu, ko iepērk veikali? Ja mēs runājam par zeltu, tad zelts, tīrs zelts, ir metāls. Tas ir ķīmisks elements, kurš ir Mendeļeva tabulā iekļauts. Neatceros, kas par numuru, bet viņa unikalitāte faktiski ir tajā, ka viņš ir dzeltens. Tas ir vienīgais no metāliem, kas ir dzeltens. Ja?
šādu zeltu juvelieru izstrādājumos izmanto, man liekas, ka Indijā un Arābu apvienotajos Emirātos. Varbūt ir vēl kaut kādas valstis, kur ražo, bet problēma šim te materiālam, ka viņš ir samērā mīksts. Varbūt tā nav problēma, bet vispār nēsājot kaut ko mīkstu, tas var deformēties vēl vairāk var skrāpēties, un tāpēc faktiski tiek izmantots sakausējums. Tad man ir arī rozā zelts, tas ir sakausējums. Tad tur ir 585 daļas no 1000 zelts. Un pārējais ir piejaukumi vai ligējošie materiāli, kas padara šo materiālu cietāku. Ja? Tad tas ir varš, sudrabs un cinks manā gadījumā, ja? Jo mēs lietojam šādu. Un šis te nav reglamentēts pasākums, tad Latvijas Valsts provas birojas vai Latvijas likumdošana nesaka, kas ir tas, kam būtu jābūt ligējošajā materiālā. Saka gan to, kam nedrīkst būt. Šobrīd nedrīkst būt kadmijs, ja? Tāpēc, ja jums ir 583 provē Padomju Savienības visbiežāk ķēdītas vai zelts kaut kāds kuloniņi, tad ļoti iespējams, ka tur ir kadmijs un tas ir jāpārbauda. Ja, tad tur jātīra ir tālāk zelts un laukā no šī un jājauc no sākuma. Ja. Mēs faktiski izmantojam vienu un to pašu zeltu vai arī līdzīgu zeltu. Tas, kur rodas tā aizdoma par kvalitāti, ir kā reiz par to, par liešanu. Ja, tad, ja mēs izmantojam valcēšanu vēl pēc liešanas, ja, tad diezgan bieži daudzi ražotāji faktiski tikai atlej noslīpē un nopucē šos gradzenus. Ja. Lūk, tā ir tā lielākā atšķirība. Ja, tad mums ir daudz posmu, lai mēs tiktu līdz tik spīdīgam un fēnam izstrādājumam, kurš arī mazāk deformējās un arī skrāpējās. Protams, ka ikdienā nēsājot nevar būt tā, ka viņš būs superpuper un viss būs tā kā jauns, ja, jo mēs dzīvojam ļoti abrazīvā vidē, ja, un ļoti agresīvā vidē. Faktiski rokas atrodas un saskarās. Ir visādi sitieni, ir smagi kaut kas tīpaši sporta zāles, ir smiltis, ir mazgājušie līdzekļi un tā tālāk. Tas ir samērā viss agresīvs. Ja? Un, ja, tad vēlreiz, zelts ir vienāds visiem, zelta iepirkums faktiski atšķirās ļoti, ļoti nedaudz, un tas lielākā atšķirība ir ražošanas procesā. Ja? Tā ir tā lieta, bet es gribēju teikt par to, ka nākamajā reizē man jau palūdza, lai es sagatavojos par zelta krāsām un sakausējumiem, parādīšu šo. Ja jums ir kaut kādi jautājumi, varbūt ne tikai par laulības gradzeniem, un arī par kopšanu vai vēl kaut ko, tad arī padodiet mums ziņu vai pakomentējiet. Mēs noteikti uztaisīsim vēl vai arī ieplānosim šādas tēmas. Man no veikalā šo visu pārdevēju spētu pastāstīties, pajautāt, piemēram, par valcēšanu. Iespējams, ka varētu pastāstīt. Var jau uztaisīt sociālu eksperimentu un apskatīties. Ir zinoši, tā kā es minēju jau pašā sākumā, veikali no veikaliem var atšķirties. Ir zinoši pārdevēji, es pat esmu dažus redzējis, kopš es nodarbojos un esmu starp citu arī pircis kaut ko pie šīm pārdevējām, bet liela daļa cilvēku, diemžēl, neizprot un pārdot kaut ko citu. Vai tie ir akmeņi, un arī starp citu, vai jautājums, vai cirkons ir akmens. Ja? Lūk, arī par to starp citu var aprunāties, jo daudzi uzskata, ka tas ir akmens, es arī uzskatu, ka tas ir akmens, bet jāsaprot par to, ka tā ir sintētika, ļoti laba alternatīva, ja jūs lietojat izstrādājumu ļoti reti. Kaut kā tā. Labi, tad paldies liels, ka pieslēdzāties. Ceru, ka bija noderīgi. Čau!